Čau! Mani sauc Daniels, un biju pirms pāris dienām Instagramā ielicis video par šo mirks mašīnīti. Un vienkārši bija diezgan daudz jautājumu DM'os par to, kāpēc es vispār nopirku un ko es viņu darīšu. Un kas tā ir par mašīnīti, tāpēc, ka viss tāda baigi lielā, ko tur tāda slīpēs un tā. Bet gribēju pastāstīt, ka tā ir rupjas apstrādes slīpmašīna. Kāpēc man tāda vajag? Tāpēc, ka Latvijā, es nesaku, ka visas mašīnas, bet ļoti daudz mašīnas ir 5 reizes, 6 reizes krāsotas un sistas un ar daudz špakteli virsū. Un tad ir tā, ka ar to orbitālo mašīnīti tu slīpē un slīpē un slīpē. Mums tur stāv viens kapots tālāk, kurš ir arī bija viss jānoslīpē līdz metālam. Tur ir tāda rūsas punkti un tam līdzīgi. Un tu vienkārši pavadi 3-4 stundas slīpējot to kapotu. Tad Radex piedāvā iegādāties šo te mirks mašīnīti. Un viņa nav tātad orbitālā, bet viņa pati griežās savu asi. Un viņa noņem materiālu ļoti ātri. Nu tā, ka ļoti ātri. Un kas man par viņu patīk, ir viņa pirmkārt ir ļoti klusu ieslēgšu. Viņa pati ir, tas putekļu sūcējs, kas rūks, viņš ir daudz skaļāks par to mašīnīti. Un šodien uztaisīju arī paņēmu vienu kapotu iekšā un parādīšu, kā viņi strādā un cik ātri ar viņu var noņemt krāsu. Iesim paskatīsimies. Tad virsū tagad mums ir 180 miltpapīrs. Ja pieņemsim, šis kapos būtu krāsos 2 reizes, un es viņam gribētu noņemt visu krāsu no, lai būtu apakšā tīrs metāls, un mēs varam sākt no sākuma, tad es noteikti izmantoju kaut kādu 120 papīru, bet neslīpētu līdz dzelzim. Šajā gadījumā es tagad slīpēšu līdz dzelzim, lai vienkārši parādītu, cik tā mašīna ātri strādā. Kāpēc es to nedarītu? Tāpēc, ka vienkārši nevajadzētu tajā metālā savilkt kaut kāds 120 papīra švīks, tad es slīpētu gan arī līdz metālam, pāriet uz 240 papīru, lai nesaskādētu pašu metālu. Tad, kā jau teicu, tas putekļu sūcējs ir skaļāks par mašīnu. Arī nevajag baigi to metālu pārkarstēt. Saku, tagad ņēmā 180 līdz pašam dzelzim. Un tas te jau patiesībā tas pat nav jauns 180, ja godīgi. Nekur to tās pārvirzīsimies. Uz taisnāku virsmu. Mēs to iepriekšējos mušpīru, ko tikko mēģinājām, bijām baigi jau saskādējuši. Mēs jau iepriekš slīpējām, uzlikt tagad jaunu, pamēģināsim jaunu. Kā es teicu, baigi nekarcējam. Ja man tas te kapots pēc tam būtu jākrāso, tad es noteikti te kaut kur apstātos un pāriet uz 240. Bet tā kā man ir vienalga šajā gadījumā, tad es vienkārši... Un es vispār nespiežu. Es vienkārši slīpēju. Un ja man kāds grib pateikt, ka tikpat ātri uz priekšu iet ar parasto orbitālo mašīnīti, tad viņi noteikti meloja. Tad redzam, ka šitas varbūt tas te laukums varētu teikt, kad aizņem tur, nezinu, minūti. Ar orbitālo 100% nenoņems pa minūti. Pots ir saliekts, baigi sabuktēts, tad šajās vietās es paņemtu pārbraukt pāri ar orbitālo. Un jebkurā gadījumā, ja man visu šo kapotu vajadzētu attīrīt līdz dzelzim nostan, es noteikti, kad sākumu noslīpētu ar 120, tad pārēt 240, pēc tam ātri pārskriet pāri visam ar orbitālo. Un tad attiecīgi vajadzētu gruntēt vai krāsot slapšu slapju. Noteikti iesaku to mašīnīti pamēģināt. Un, ja vajag, tad es zinu, kad viņu var dabūt Radexā. Rekur papīrs pēc tā gabala, ko mēs noslīpējām, ja? Visu savu as droši var turpināt, un tos te papīrs, kas varat arī pie mums dabūt Virbuļservis veikalā, virbuļservis.lv. Un intereses pēc pamēģināsim to pašu izdarīt ar 80 miltpapīru. Šitā puse daudz taisnāka, un uzlikām tagad pamēģināsim ar 80 miltpapīru. Es saku, tā kā, ja te ir viena krāsas kārta, tad 80 noteikti nevajag izmantot, bet tur ir riktīgi kārta droši. Nu, un tad pieņemsim šāds kapots kaut kādam vecam džipam, kurš nav slikts, bet
kuru dabūt jaunu īsti nevar. Viņš, redzat, viss ir bijis špakteļos un kārtās ar krāsu. Nu, šādā vietā jūs noteikti izmantot šo mašīnu, tāpēc, ka šo kaputu noslīpēja par kaut kādām 40-50 minūtēm ar to mirks mašīnu. Un te bija iesākts sākumā slīpēt ar parasto orbitālo, un tu vienkārši negāja vispār uz priekšu. Tāpēc mums viņi ir, un es viņu noteikti varu ieteikt tālāk. Un, ja ir kādi papildus jautājumi, droši var arī man uzzvanīt, uzjautāt vai uzrakstīt Instagramā vai vienalga kaut kā sazināties. Tā kā tā. Čau!